Es ar jums. Iesākumā es gribētu jums parādīt iepriekšējā mana trika pamācību. Diemžēl man iepriekšējā video nesanāca to parādīt, bet, piedodiet, šoreiz es jums šajā video parādīšu. Tātad iesākumā jums ir jāsagatavo vienalga kādas kārtas, bet ir nosacīts, ka jābūt visām viena masta kārtīm, un viņām jābūt vienā secībā. No sākuma ir tūzis, tad 2, tad 3, tad 4, tad 5 un tā tālāk 6, 7, 8, 9, 10, kalps, dāma un karalis. Un kad jūs tā esat sagrupējuši, jums ir jābūt tā, ka šeit ir salikts tā, ka viņš ir viss no sākuma, piemēram, rekur. Es tagad samaisīšu šādi, un lai viss būtu šādā secībā, lai nebūtu tieši otrādā, kad tūzis atrodas šeit un iet uz leju, bet vajag obligāti būt šādā secībā. Un tad to visu mēs uzliekam kāvas apakšpusē. Un tad kādam, piemēram, skatītājiem lūdzam izvēlēties vienu kārti. Piemēram, viņš izvēlas šo kārti. Un tad viņš palūdz, lai viņš uzliek vienkārši kāvas augšā, kurš nolikšu tā, lai visi redzat. Un tad, piemēram, pārcel no šīs puses kārtas, bet uzmanīgi, lai nebūtu tā, ka, piemēram, pārceļ un jau apakšējā ir kaut kāda cita kārtas, piemēram, kura neiederas šajā lauciņā, piemēram. Tur jābūt, lai būtu visas masta kārtas pārceltas, piemēram, kur es tagad pārcelšu apmēram līdz 2, jā. Līdz 5. Un tad es vienkārši to pārcelto, pārlieku kāvas augšpusē. Un tad es skatos, kur apakšā tikai uzmanīgi, lai skatītāji neierauga, kad es skatos šo skaitlu un kāds šeit skaitlis atrodas. Tas nozīmē, kura kārts atrodas šīs kavas augšpusē pēc kārtas. Bet, ja, piemēram, sanāk tā, kad jums ir, kāralis, dāma vai kalps, droši vien jūs, ka zinat, kad, kalps seko pēc 10, tātad sanāk skaitam, ka tas ir 11, dāma 12 un kāralis 13. Bet, ar to tūzi ir tā, kad tūzis mums skaitas kā viennieks. Tūzis ir viennieks mums. Un tad sanāk tā, mēs uzliekam tās kārtas augšā un nemanāmi apskatāmies, kāds tur skaitlis ir, un tad pasakam, man liekas, ka tava kārts ir 6. no augšas. Un tad skaitam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un lūk, būs arī jūsu kārts. Tātad šodien es jums gribētu parādīt triku, kā viegli var uzvarēt derībās. Tātad ir jāsagatavo 18 kārtis, un viņas jāizliek vienkārši secībā šādā. 3 kolonnās. Katrā pa 6 kārtīm. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un tad skatītājiem lūdzu izvēlēties kaut kādu kārti. Piemēram, viņš izvēlās šo kārti, 2. Piemēram, viņš izvēlās, bet viņš man to nesaka. Un viņš saka, jā, viņš ir izvēlējies. Es viņam prasu, kurā kolonnā atrodas, un viņš pasaka 3. kolonnā. Tātad, kas jums tad ir jādara? Jums 1. kolonna jāpaņem vienalga, kura no atlikušajām 2, bet 2. obligāti jāņem to kolonu, kurā atrodas viņa kārtas. Un tad paņem 2. kolonu, kur atrodas viņa kārtas, un 3. kolonu to atlikušo. Un tagad atkal jāizliek tāpat, tikai jāizliek šādā secībā. Un tu skaiti, kad paiet 6 kārtas, tad sākas tā viņa kolona. Un skaties 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un pārējais kārtas ir tajā 3. kolonnā. Bet, ieteicams labāk skaļi nesaukt tos skaitļus, jo savādāk varbūt skatītājiem kaut kādas domas radīsies, ka, piemēram, patiešām tu kaut kam seko tādam nevis
piemēram, kā tu teiksi, varbūt trikā, kad, piemēram, izdomāji pats ar savām maģiskajām spējām vai kaut kā tam līdzīgi. Tātad, kur ir 3 kolonnas, un, kā redzams, viņa divnieks atrodas šajā kolonnā. Un es tad pasaku viņam, kurā kolonnā atrodas jūsu kārts. Viņš parāda šajā kolonnā, tātad tas nozīmē, viņa kārts vai nu divnieks, vai nu piecinieks. Jo es iepriekš nezinu, es vienkārši parādu kā pieņēmu, kuru kārtu viņš izvēlas, un tādēļ es zinu. Nu, tad atkal to pašu daram. Pirmo paņemam vienalga kādu citu kolonu, otro to kolonu, kurā ir viņa kārts, un trešo paņemam to atlikušo. Un tad atkal saliekam tā pēc kārtas. Jā. Un tagad seko tā viņa kolona, un jāatceras, ka tur viņam bija 2 kreicis un 5 ērts. Tad jāatceras tās 2 kārtas, un tad pārējās saliek vienkārši tāpat kā iepriekš. Un tad viņš pasaka, kurā kolonā ir viņa kārts. Tad sanāk, šajā kolonā ir viņa kārts. Rekur, divnieks. Un tu sanāk, kad tad tu jau zini to kārti, kas ir viņa. Bet, vienkārši tāpat, tā kā iepriekš, neņem kārtas, bet vienkārši ņem parasti katru čupu kopā. Var arī ņemt to pašu kaudzi secībā, tādā kā iepriekš darīja, bet, var arī neņem. Tā kā tad vienkārši sāc izlikt kārtas uz galda un liec, ja tu ieraugi tā skatītāja kārti, vēl neapstājies. Vienkārši turpini uz priekšu kaut kādas vismaz 5 kārtas uz priekšu. Un tagad, piemēram, tu viņam saki skatītājam, tagad es nākošo kārti, kuru apgriezīšu otrādāk, tā būs tava kārts. Un viņš saka davai, jo viņš tam netic, piemēram, un tu pat ar viņu vari sadarēt. Piemēram, pasaki, sadaram uz, piemēram, Eiriku vai uz kaut ko citu. Labi, viņš sadara tevim, jo viņš domā, ka tu zaudēsi, jo tu pacēlies šo kārti. Bet vispār, vēlāk šajā čupā, kas kārtas ir noliktas, tu vienkārši paņem, atrod to divnieku un vienkārši to divnieku apgriez otrādāk. Un tu esi izdarījis to, ko tu pats teici. Esi apgriezis nākošo kārti otrādāk, un tā ir arī viņa kārts. Un tā jūs arī derībās vinnēsiet. Tā kā paldies par uzmanību. Cerams, ka jums šis triks patika. Gaidu no jums komentārus, kādus varbūt trikus jūs vēlaties vai kaut ko tam līdzīgu. Nu tad līdz nākošai reizei.